kad šobrīd arī tas enerģijas lauks, kāds ir bijis Zemē, viņš mainās, ja? Un viņš mainās, un tas, kas bijis tūkstošiem gadus kā norma, viņa ir sevi izsmēlusi. Un šī norma ir, kad veidoja valstis vienu no otras, un galvenais vadmotīvs šeit bija iekarot, nauda un vara. Ja jūs skatīsieties to, ko mūsu vēsturē rāda, ko mēs lasām, ja, tātad šis viss ir par iekarošanām, par uzvarām. Un šobrīd jau, kad cilvēks jau ir izaudzis savā apziņā, viņš ir apzinājies daudz lietas, ir jautājums, kā vārdā. Šobrīd ir jautājums, kā vārdā tas notiek. Un arī šobrīd tas notiek kā vārdā. Un stāsts ir tieši par šo kā vārdā. Šis laiks arī ir izsmēlis savu. Pēc būtības mēs ieejam jaunā laikmetā, jau esam ienākuši ūdensvīru laikmetā, kam jau ir pilnīgi cita dogma, un kam mainās šī zemes jau informatīvais lauks, kur ienāk jaunas lietas, kas ienāks mūsos, mūsu bērnos, un kas attīstīsies arvien vairāk, jo šis valdi skaldi un gūsti uzvaras, viņš ir izsmēlis sevi, un viņa laiks ir beidzies. Un līdz ar to notiek ļoti daudz lietas. Ja jūs tagad tā ļoti cilvēcīgi aizdomāsieties un apstāsieties, jūs esiet cilvēks uz zemes. Jūs dzīvojiet jebkur zemeslodē, kā zeme, viņa ir viena vesela. Viņa ir bijusi viena vesela kā tāda. Un tad ienāk cilvēks ar valdi un skaldi, un viņš sāk sadalīt zemi. Protams, sadala tas, kam ir vairāk naudas, vairāk varas, lielāks spēks. Viņš atnāk pie tevis ciemos un saka, sveiki, tagad tu būsi mana. Ja, kā mēs, piemēram, zinām arī, Anglijā ir vairākas kolonijas, kādā sakarā viņi ar varu un naudu iebriku zemē, kas, viņi nepsī nākiet, un mēs tad ar jums draudzēsimies, vai ne? Nē. Šeit ir izmantota vara un nauda un spēks. Un viņi iegūši daudzās kolonijas, kas ir, ja, kā vārdā. Un šeit ir tas, ka tas ir nokalpojis. Kā vārdā naudas vārdā spēka un ļaunuma vārdā. Jo, lai mēs iekarotu, mēs nogalinām, mēs cilvēce, šie cilvēki, un šie cilvēki kļūst instruments tikai to rokās, kas grib iekarot vairāk, kas grib vairāk naudas, vairāk mantas un vairāk zemes. Un mēs zinām, cik lielu postu gadu simtiem tas ir darījis, cik daudz ir dvēseles, kas ir aizgājuši bojā, cik daudz ir bijis naida, sāpju, cik daudz ir kāda izdomāta vārdā, kas ir bijis tūkstošiem gadus, kas ir uzskatīta kā norma. Un tad veidojās, bet es saku, tas ir laiks bijis, ja, kur ir izveidots šāds enerģētisks apvalks, un kā vārdā tas notiek. Bet šis laiks sāk beigties, viņš jau ir beidzies. Un šeit cilvēkam ir vienkārši jāsaprot, ka var būt savādāk, ka nav jābūt kā vārdā. Es iešu, kā vārdā man ir jānogalina daļa zemes. Jo ļoti interesanti, kad kāds uzskata, ka zeme var kādam piederēt. Zeme nevar piederēt īstenībā nevienam. Viņa ir pati par sevi, tikai cilvēks izdomājas, ka tagad es nolikšu robežu, un tas piederēs man, jo es viņu iekarošu ar spēku. Un šī sabiedrība, jūs redzat, kas notiek pēdējā laikā, viņa brūk par visām šuvēm, kā saka, ir daudz visādas lietas, kur grib šo vairāko, lielāko daļu ļaunuma vēl aiziet tālāk. Bet ļaunums tas ir, ne jau tas ir kaut kāds tur ļaunums. Ļaunums jau ir katrā cilvēkā, kā viņš to uztver, šo ļaunumu. Un jūs varat man nepiekrist, jūs varat domāt savādāk, tās ir jūsu tiesības.
jums ir savs dzīves stāsts, sava izprašana, un tam ir vieta būt, un es dalos ar to, kā es jūtu, un kādu es gribētu atstāt savu zemi saviem bērniem tālāk, jo es negribu atstāt zemi, kam nodara pāri, kam dala, te tu esi laba, te tu esi slikta. Es negribu atstāt zemi, kur valda nauda, vara, militārā tehnika. Un vai jūs esat aizdomājušies, kad kam pēc ir jābūt armijai? Kāpēc? Lai viņa aizsargātu ko? Manas intereses, jūsu? Valsts ir veidojums, kas tika izveidots, kā es jums arī saku, ar nolūku, kam ir arī enerģētiskais nospiedums. Ja? Un valsts mainās, ja mēs skatāmies to pašu Abrēni. Paskatieties internetā, uzrakstiet Abrēni, un jums parādīs visu, ļoti labi var apskatīties. Abrēni kā vieta uz zemeslodes gabaliņš, maziņš. Un kādā tūkstošiem gadu, ja, simtiem gadu, kā viņa mainījusies, kā viņa ir piederējusi. Tad tām, tad noņemta, tad pielikta, tad sadalīta. Vai būtība tam cilvēkam, kas tur dzīvo, mainās? Jā, viņam mainās noteikumi, ienāk jauna ticība, ienāk jauna valoda. Piekrītu. Bet kā vārdā? Tikai vārdā, lai iekarotu kāds un paplašinātu savus robežus. Un šeit, manuprāt, ir katrs var apstāties un saprast, cik lielu sāpi katrā no dzimtāja nodarīs karš. Kur viņš mūs aizvedis? Kā viņš pēc tam izpaužās paudžu paudzēs? Tie, kas strādā ar sistēmisko darbu vai Hellinger metodu un strādā, tie arī ļoti labi šo var redzēt, taisnes sistēmas, kur parādās laukā, ko karš atstāja uz cilvēku, atstāja uz dzimtu. Un tas laiks tātad tam bija jānotiek, cilvēki to izgāja, viņi iemācījās, dvēseles ieguva pieredzi. Un vai jūs pieļaujat domu, ka šis laiks ir beidzies? Kad ir jauna sabiedrība dzimst jau, viņa jau ir. Ir jauna sabiedrība, kur nav robežu valstīm, kur ir pieņemšana, līdzjūtība, kur neviens negrib sevi kā tādu maziņu, nepilnvērtīgu cilvēku, viņš ar varu un naudu iekaros visu un parādīs, cik es esmu vērtīgs. Kur cilvēka sirdsapziņa un sirds tīrība būs pilnīgi savādāka, kur cilvēks sazināsies telepātiski, un telepātiski mēs nevaram noslēpt otru naidu vai to, ko viņš īstenībā par mums domā. Un šobrīd jau ir ļoti daudz šo cilvēku, kas telepātiski sajūt viens otru, un viņi redz, ko par tevi domā, un viņi jūt, ko tu īstenībā domā, tad, kad tu viņiem smaidi. Un tā ir šī jaunā sabiedrība, tā ir pilnīgi jauna sistēma, kas ienāks pasaulē. Jūs to nevar apstādināt, jo tā ir evolūcija. Evolūcija iet tālāk, un zeme šo savu nospiedumu ir izsmēlusi. Tā nav pat zeme, tā ir tas, kas ir uzlikt šis nospiedums, kam bija jāaiziet cauri. Un vai jūs varat savā apziņā pieļaut, kad armija nav vajadzīga, kad robežas nav vajadzīgas, kas ir jāapsargā, kad cilvēki, kas, protams, par kaut ko plānos, par tiem cilvēkiem, kur viņi dzīvo, viņi izies no savas sirds, kā palīdzēt, kā pilnveidot, kā veidot kopienas vai sabiedrību, kas ir balstīta uz uzticību viens otram, uz mīlestību viens otram, uz pieņemšanu, uz savādāku izglītības sistēmu, uz medicīnu, medicīna mēs taču saprotam, ka tas ir rezultāts kaut kam. Protams, ir slimības,
kas mums ir karmiskas, kas ir jāizslimo, un tā mēs atrādām karmu, bet ir lietas arī, kas ir mums pašu radītas, un to var risināt dažādos veidos. Protams, ja cilvēks salauz kāju un ir daudz lietas, tad viņam ir jādodās pie ārstiem un jāārstējās, un tas arī viss ir īstenībā tikai no cilvēka apziņas, un kā viņš to skatās, cik viņš ir atbildīgs par savu būtību, bet mainās kā tāds, un lai tām būtu vairāk spēka mainīties, ir jānojauc tas vecais, kas šobrīd ir. Un šeit lielākais tāds atslēgas vārds ir vienotība, jo, protams, kad ir cilvēki, kas grib valdīt un skaldīt un iekarot tā sevi padarot augstākus par citiem, kā vārdā? Tava, tevis vārdā, tavu tuvinieku vārdā, tavu bērnu vārdā, viņam ir vienalga īstenībā, bet ja mēs ņemam karus, aiz katra karavīra stāv cilvēks, aiz katra cilvēka stāv māte, tēvs, stāv ģimene. Un ne viņi izvēlējās iet karot, bet kāds augstāks pateica, tu iesi un nogalinās dēļ manis. Ne jau tas cilvēks iet dēļ sevis, viņš iet dēļ kaut kā vārdā. Un tas ir tāpat, kā, ja mēs runājam par robežām, ja mēs ņemam, ka zeme ir viens vesels, viņu nevar sadalīt. Tas ir tāpat, kā tavs ķermenis ir viens vesels. Šī roka un šī roka ir viens vesels. Šis pirkstiņš un tas pieder ķermenim. Jā, mēs viņu varam nogriezt. Nebūs viņš. Enerģētiskajā plānā viņš būs. Vai zemi var šādi mākslīgi sadalīt?